Geo 12. Lai spēlētu šo spēli, ir nepieciešama zināma strateģiskā domāšana un spēja koncentrēties. Kā liecina pieredze, šī spēle ir ļoti aizraujoša. Taču tāpat kā visas citas Geo 200 spēles, tā ir arī izglītojoša un veicina pilnveidošanos. Spēles mērķis – pirmajam atbrīvoties no visām kārtīm. Atbrīvoties no kārtīm var pēc 3 apvienošanās principiem. Pirmais variants – pēc vienādo potenciālu principu. Ne mazākā no 3 kārtīm valstīm, bet obligāti visām kārtīm valstīm jābūt no dažādiem kontinentiem. Piemēram, 3 kārtas ar potenciālu 4 no dažādiem kontinentiem. Otrais variants – pēc principu, pēc kārtas ejošu potenciālu kāršu valstu no viena kontinenta, ne mazāk par 3 kārtīm valstīm. Piemēram, 3, 4, 5 no Āfrikas kontinenta. Trešais variants – pēc savienības principu, kas sastāv minimums no 2 kārtīm valstīm. Katram spēlētājam tiek iedalīts 12 kārtas. Viena kārta tiek nolikta atklātā veidā blakus kāršu kavai. Spēlētāja pienākumos ir paņemt atklātu vai aizklātu kārtu no kavas, pēc tam izlikt apvienojumus, ja var un ja grib. Pēc tam vienu nevajadzīgo kārtu nolikt blakus kāršu kavai atklātā veidā. Tas nozīmē, ka gājiens pāriet pie nākamā spēlētāja. Kad jau ir izlikt apvienojumi, tad tiem var pielikt klāt savas kārtas pēc tiem pašiem principiem un var savākt no izliktajiem apvienojumiem kārtas savu apvienojumu izveidošanai, bet tikai neizjaucot saiknes un netaisot saiknes ar skaitu mazāku par 3. Ja ņem kārti no atklāta apvienojuma, tad uzreiz jāizliek to ar savu apvienojumu. Ja sanāk apvienība no 5 kārtīm valstīm no dažādiem kontinentiem viena potenciāla, tad to vajag apgriezt otrādi un atlikt atkritumos. Tikai, ja tādā apvienojumā nav speciālās kārtas, spēlētājs var paņemt apmaiņai atvērto kārti, kas atrodas blakus kavai, tikai pēc iepriekšējā spēlētāja. Šajā spēlē visas speciālās kārtas vienkārši tiek pievienotas jebkurai apvienībai, neskatoties uz potenciālu. Apvienojošā 25 var kalpot par saistošo kārti valsti tāpat kā spēlē Geo 2. Proti, to var izmantot, lai apvienotu 2 kārtas valstis, kurām nav kopējas robežas, taču ir kopējā savienības kārtas, piemēram, Portugālei un Francijai ir kopējā savienības kārtas Spānija. Geo 200 United apvieno šīs kārtas savienībā. Pēc tam, kad viens no spēlētājiem ir pilnībā atbrīvojies no kārtīm, tādā veidā ieņem pirmo vietu. Pārējie nosaka uz rokām atlikušo kāršu valstu summāro potenciālu un tādā veidā sadala vietas. Jo mazāka summa, jo augstāka vieta. Pievērsiet uzmanību. Ja ir noliktas 3 kārtas ar līdzīgu potenciālu, tad tām klāt nevar pievienot robežu valsti, bet tikai trūkstošā kontinenta tādu pašu nominālu. Savienības kārtas var pielikt klāt neierobežotā daudzumā. Galvenais, lai tās būtu saistītas ar vismaz vienu no noliktajām kārtīm. Spēlējiet Geo 200 un pilnveidojiet sevi!